Robertu nemīlīja. Es esmu jums sacījis, ka lai kādiem laikiem jums un man nāktos iet cauri, mēs satiksimies jau šīs zemes dzīves laikā. Daudziem vecākiem būt kopā ar saviem bērniem, tas ir tik pašsaprotami. Arī mums tas, man savu laiku bija, esot kopā ar jums, mani bērni, taču kopš ļaundari izpostīja mūsu dzīvi laikā, kad jūsu tētis es elpoju brīvi, bet viņi kā tāda elles sekta staigāja uzpurņos un maskās. Viņi kā raganu medību laikos vairākums, bara sabiedrība vērsās pret mazākumu un tiem retajiem cilvēkiem, kuri neļāva sev uzspiest ļaundaru politiku jeb attiecības. Es nezinu, ko vēl pēc tam jums, mani bērni, ir uzspieduši šie ļaundari, šie ļaundaru bari, kas jūsu priekšā smaida, izliekas, liekuļo, bet jūs, mani bērni, savā sirdī jūtat, ka tas nav pa īstam. Jums tas ir dots jūsu sirdī, tas ir palicis no radītāja, un arī caur manu dzīvi dots, ka jūs spējat atpazīt, kas ir patiess, īsts un kas nav tāds. Sargiet to sevī, šo dzirkstelīti, šo gaismiņu, ko cilvēku pasaule sauc par sirdsapziņu. Sargiet savu sirdsapziņu. Tā jums palīdzēs izkļūt no šī viņu veidotā slazda, no šīs viņu veidotās vardarbības, kurā viņi nemitīgi ir apspieduši līdz šim jūsu brīvo izvēli, jūsu gribu, jums kaitējot. Jūs, mani bērni, ļoti labi zināt to un saprotat, ka nav jābūt tādām attiecībām, ka kāds vai kādi, izmantodami to, ka bērni ir maziņi, uzspiež viņiem savu gribu, tādu gribu, kas nepārprotami posta bērnu dzīvi. Nav iespējams slēpties aiz šī nodrillātā saukļa bērnu labākajās interesēs, ja tiek kaitēts bērniem pret viņu pašu vajadzībām, piemēram, pret vajadzību satikt savu tēti. Jā, mani bērni, tas ir noticis. Jā, tie jau ir ilgi laiki un gadi, kuri iedragā jūsu bērnību. Tie ir atņēmuši jums jūsu bērnību, to padarot tādu, kurā es un jūs mēs nevaram būt kopā. Taču vienlaikus jums un mums ir devusi tādu pieredzi, kas mūs padarīs stiprus dzīves turpinājumam. Viņi domāja, ka viņi salauzīs jūsu tēti, tādēļ, ka es esmu ļoti bieži viens. Taču tas nenotika un nenotiks. Es neesmu pašpārliecināts. Es esmu cilvēks, kas zina un ir pārliecināts par to, ka Dievs savu vārdu tur un viņš ir uzticams. Un viņš nepametīs kaunā nevienu no tiem, kas uz viņu ir paļāvies. Es paļaujos uz patiesību, patiesības devēju, mūsu patiesības draugu un patiesības tie zemes draugi un cilvēki, kas arī meklē gaismu un patiesību, lai kāda tā būtu, arī nāk gaismā. Viņi uzdod jautājumus, taču, ja jūs dzīvēs sastopat tādus, kas izskatās pēc cilvēkiem, taču jūs ignorē jūsu jautājumus vai izvēlas atbildēt tikai uz ērtajiem, uzmanieties no tādiem. Viņi slēpj savu liekuļu un maitu dabu. Un tādu ir daudz. Tāda ir lielākā daļa šīs civilizētās pasaules. Viņi ir
sabojāti, samaitāti, par no cilvēkiem uz necilvēkiem kļuvuši, vadāmi, nešķīsteņi. Viņi dara netīrus darbus. Daudzi no viņiem nespēja pavadīt pat dienu, nekaitējot kādam. Tāda ir viņu dzīve. Un viņiem skauž, ja kādi cilvēki ir laimīgi. Viņiem skauž, ja kāds, piemēram, tētis vai mamma, laimīgi pavada kopā savu laiku ar saviem bērniem un savā starpā. Mūsu stāsts Robertu nemīlīja ir tikai mūsu, un tajā Dievs mūs pazīst un zina vislabāk, kas ir noticis mūsu dzīvē. Un es tieši šādā dzīvē turpinu meklēt jūs. Es esmu jūsu tētis un turpinu jūs meklēt arī 2025. gada aprīlī. Es mīlu jūs. Jūs to zināt. Jūsu sirds to sajutīs. Tuvojās tas brīdis, kad mēs tiksimies, un tam būs notikt.